Labdien, mans vārds ir Laila. Es sadu, izšuju, lasu grāmatas, lieku puzles un nodarbojos ar cita veida tam līdzīgiem hobijiem. Ja tev tas liekas saistošs, tad laipni aicinu noskatīties šo video. Ko tad es gribētu izdarīt māja otrajā pusē? Laikam jau tā, sāksim ar adīšanu. Ļoti gribu pabeigt šo te džemperi. Ilgi te neaizkavēšos. Ja es pabeigšu, tad beigās es arī pastāstīšu video beigās. Ja es līdz māju beigām viņu pabeigšu, tad noteikti es pastāstīšu sīkāk šo te savu kokvilnas zīdu pavadienu džemperi. Man ir jāpabeidz pirmā piedurkne un jānod otrā piedurkne. Un tad viņš būs gatavs. Tālūk, tad es turpināšu šo te avantūru izšūšanā. Tālūk, teorētiski jā. Es nezinu, vai šī puse noteikti nav. Es pieņemu, ka man kaut kāda trešā daļa tagad ir vai ceturtā izšūta. Tur ik pa 4 dienām tātad tiek teleartis izšūšanas komplektu un citu rokdarba veidu ražotājs Instagramā organizē šo te avantūru, kuru ik pa 4 dienām dod šādus te 4 izšūšanas fragmentiņus, un tad mēs te cenšamies izšūt. Es esmu par vienu to 4 fragmentiņiem šobrīd iekavējis, bet, cerēsim, kad es viņus, kā teikt, panākšu. Tālūk, man tā gribētos. Tālūk, tad, ja es ar to avantūru, ja man sanāks, jo primāri laikam man šobrīd ir avantūra, tad man gribētos arī atlikušajā maijā pabeigt šo te gotiņu klāru un varbūt tās arī kādu krustiņu šim te darbam veltīt. Jimshore šīs te Mill Hill gotiņa klāra, kas ir izšujās ar krustiņiem uz perforētā papīra un ar pērlītēm. Tālūk, tas ir tās. Man te ir šobrīd izšūts arī tas, kas te ir, un man ir, ja pēc tās schēmas, tad man ir jāsāk šīs te daļas, un augšs ir atlikusi, un tad visā darbā izšūt pērles. Un šim te, kā teikt, jāturpina. Man te kaut kad ir uz ziemā iesākts, bet es te kaut kad jau iepriekšējā video stāstīju, kad man dēļ šīs te zaigojošās ir tāds spīdīgais pavadiens iejaus, man bija pie mākslīga apgaismojuma nevisai komfortabli bija šūt, un tāpēc es sagaidīju vasaru, kad gaišā diennakts laikā man bez apgaismojuma speciāla būtu tāda. Un, protams, arī šīs te arī Viktorijas nams man arī, kā teikt, virzās palēnām uz nobeigumu, lai gan te vēl ir, krietni daudz jāstrādā, bet, kā teikt, es ceru, ka līdz rudens tumšajiem vakariem es viņu pabeigšu. Tā kā maijā es viņu noteikti nav mans mērķis viņu pabeigt. Tālūk, tas ir tās. Un tad, šis ir tāds zem jautājuma zīmes, ja man atradīsies laiks, man ļoti gribētos ierāmēt šo darbu, man ir pašai jāuzvelk uz papīra, jo rāmis man ir, te es viņu pasūtījusi, biju maijā pirmajās nedēļās, un viņš man ir gatavs, un man tikai tagad pašai ir jāpaņem šis darbiņš uz kartona jāuzsien virsū, un tad var ierāmēt viņu. Tālūk. Tas man būs tāds. Jā, tas var aizņemt visu vakaru, viens vakars tam noteikti neaizies. Un dimanta mozaika, teiksim, tā arī ir zem jautājuma zīmes, cik man sanāks laiks, ja varbūt tās tad, kad man viss, kā teikt, apniks un viss izšūšanas un adīšanas, tad varbūt tās kādu stundiņu vakaru, es arī vienu vakaru varēšu veltīt, lai turpinātu lipināt šos dimantiņus klāt. Un vēl ko mājā, protams, arī aizmigt jau nevar, ja netiek izlasīta kāda pārslapa. Tad es turpināšu lasīt šo te grāmatu Alens Eskens Dzīve, kur aprokam detektīvu.
detektīvs stāsts. Es esmu burtiski pašās grāmatas sākumā kaut kādu 50, cik tās lapiņas es esmu izlasījis līdz 8. No 8. Jā, nu, esmu tikus tāds izskatās, ka tīri neko detektīvs. Labi, tiekamies tad jau ar kaut ko, ka man būs kaut kas gatavs vai kaut kas tas, ko es varētu padalīties. Labi, tiekamies nākamajā reizē. Labdien! Ir 2026. gada 23. maijs. Es turpinu ierakstīt savus rokdarba dienas grāmatas. Ai, tā karstumā. Bišķiņ sašvakuši mans narcisītis. Nu, labi. Esmu nogājusi. Šodien jau paspējis noiet, ir pulkstens 1:30, jo es paspējis noiet, cik es esmu paspējis jau vairāk kā tuvojas 13,000 soļu. Un biju nelielā šopingā aizgājusi. Pirmkārt, manai tai avantūrai izšūšanas, kurai šonedēļ neesmu pielikusi roku klāt kopš svētdienas pagājušās. Pērlītes man ir, bet rozā man nebija, baltas man ir caurspīdīgas, kas nedara. Pēc tā dizainera iecers un arī dzeltens man ir caurspīdīgas un nedara. Es nezinu, cik tagad man ir bišķi pievērt, lai saule baigi nespīd virsū tāds matēts toho pērlītes. Tās ir toho? Jā, tās ir toho pērlītes, visas ir toho, jā, visas ir toho. Nopirku tam izšūšanas savam darbam. Un tālūk, vieta, kur iegādājos, arī ir redzama. Šodien ir muzeja nakts, un man vēl arī viņi ir priekšā, atnāc mājās, ka teikt atvilkt telpu, nolikt tīkliņas, un lai var doties arī muzeja nakti izbaudīt. Kārtējo iegāju Zvaigznes ABC grāmatnīcā, kur arī piedalās muzeja naktī ar patīkamām klientiem atlaidēm, grāmatas līdz 50% atlaidēm. Latviešu autors Gunitas Krilovas romāns, un viņa dzīvoja ilgi. Par sievieti, kur es saprotu, kurā ir panākumi, ir, zināms, dzīves gājiens jau noiets, vairs nav īsti arī jauna, bet vēl arī, kā teikt, dzīve arī nav beigusies vecumā. Un meklē atbildes uz jautājumiem, kas viņas dzīvē ir noticies un ko viņi ir piedzīvojis vai nav, un kā palīgumu vai ka sapratus kaut kas nav dzīvē realizēts, es saprotu, meklēju palīdzību alkoholā. Bet, tur diez vai to var atrast, un, kaut kas tam līdzīgs stāsts, jā, par to, kā cīnīties ar sevi. Un tad ir autors Japāņu es viņu nekad nevaru izlasīt ar pirmo Murakami, vienmēr sakot, pilsēta un tās nedrošie mūri. Jā, tas ir viens no maniem arī autoriem, kurus man patīk lasīt. Šī viena grāmata maksā gandrīz, var teikt, 23 eiro. Es šīs abas divas nopirku par 21 eiro. Tā kā tālūk. Paldies Zvaigznei ABC par šādas te iespējas, jebkurai grāmatnīcai, kur tā es atlaidu, jo, pirmkārt, jūs viņas izdodat tik daudz, kad vienkārši nav. Es jau esmu, kā teikt, man jau ir 27. gads, man ir nodrošināts ar grāmatām jau ko lasīt, un arī 28. esmu jau droši iegājusi, kad man būs ko lasīt, tā kā tā. Un tad es kaut kad vienā no iepriekšējiem saviem video dienas grāmatām stāstīju, kad man ir dzija, kurai man vajag piepirkt klāt, jo savādāk es viņu nevaru realizēt, jo, kā es esmu teikusi vairāk kārt, man ir dzijas pirkšanas diēta, izņemot zeķu dziju un viss, jā, bet tā, kad es izvilku tas, ko es gribu adīt, kad es paņēmu šo te dziju, es sapratu, ka es viņu realizēt nevaru. Man ir tāda dzieta, ir vairāk kā 600 gramu, kaut 650 varētu būt grami
ar konusu es svēru 620 tad grami, jā, ja 40 kaut kur gramu konus, tad 620 grami kaut kur man ir, un te ir 100 gramos 730 metri, 50% merino, 50 zīds. Es no sākuma domāju, ka es te pirkšu klāt divus mohēru pavadienus, paliekot vienā, un vienu kaut kādu 1000-1500 kašmira. Bet es nebiju izvilkusi tos, es neatcerējos, cik man īsti ir šīs dzijas. Un kāda ir tā metrāža šodien, ka veikalā biju un noskaidroju, jo man nav palicis tas e-pasts, kuras internetā viņu esmu pirkusi, to metrāžu nevarēju zināt, un veikalā tā man šodien pastāstīja. Man tad te ir kaut kāda vairāk kā 4000 metri. Ja es lieku divās kārtās, man jāsanāk ir jakai. Un tad es paņēmu klāt šobrīd nopirku mohēru ar zīdu vienā pavadienā. Es patreiz pamēģināju, paņēmu tik, cik, te laikam atkal nav, jā, te nav tikai uzlikuši to numuriņu. Te ir, klasiskais zīds ar mohēru sastāvs. Laikam bija 30 zīdi bija, un pārējais ir mohēra, kaut kas tāds. 1000 pārtie, vai 1000 metru, vai 1500, cik viņai te tie metri. Varbūt es arī adīšu divās kārtās likšu to mohēru. Es uzadīšu gan paraudziņu, gan ar vienu, gan ar diviem, un tad es paskatīšos. Es domāju, ka man te to kašmiru meklēt vairs nevajadzēs, ar diviem ir, es gribu adīt kaut kādu vismaz 3,5-4 mm adatām, lai smalkāku nē. Man vispār jāapskatās, cik te jāprakstātos, cik tur daudz vajaga to biezu, jo tur bija man šķiet uz 4, vai tā jāprakstā bija tā medus Venzela, tā dizainere, jā, bet izskatās, ka laikam vajadzēs tomēr ar diviem adīt, lai tā jaka silta tāda. Lūk, un tad es nopirku šo te mohēru klāt. Te ir 2000 metri nopirkti man vairāk kā, tagad man sapinās abi divi. Lūk, tas ir tās. Tad, kā es pieminīšu, ne tikai avantūras neesmu izšuvusi šonedēļ, es neesmu šonedēļ vispār neko izšuvusi, es šonedēļ adīju uz finišu un finišējis esmu savu zaļo džemperi, kokvilnas zīda, viņš man šobrīd ir izmazgāts, noblaķēts un žūst. Un te es jau tad vakarā izvilku no pakaramā, noņēmu, kur man stāvēja skapī iekārts. Manā topošā lina kleita, man bija noadīts līdz padusēm, un tagad es te pa vakaru noadīju šo te mugurpusītei te to noraukumu, un jau bišķiņ sāku adīt uz augšu. Te ir mugurā, man ir šī te kleita, tātad es jau adu šo te mugurpuses daļu jau, ja, te nav daudz, te kaut kādi 15, kaut kādi 16 centimetri tur pēc apraksta jānoda, tad kā klīzgriezums, tad droši vien tur pleca daļa, kā tur pēc tā apraksta. Tāda kleita, te sānā arī ir tā mežģīna, man viņa arī ir izadīta, viņa ir nostāvējusies mēnesi vairāk, kā teikt, uz pakaramā, es ceru, ka viņa ir nostiepusies, un es te pat vienā veikalā, ka bija iegājis apģērba veikalā tādu gāja citu iemeslu pēc svārkus skatīties, bet ieraudzīja kleitu, viņa tāda krēma krāsā, tāda ekriu, tā kā, ko mēs saucam par ekriu. Uz lencītēm tādām smalkām, tāda viskoze, tur bija ar elastānu laikam kaut kas tāds. Jā, man ātrāk vajag to kleitu uzsadīt, lai es varu ar viņu aiziet uz veikalu un piemērīt. Un es tā pareiķināju pašai pirkt audumu un tad meklēt, kas man viņu uzšuja, jo es tādu kaut kādu zīdu audumu es pati neņemos šūt, jo es viņu nemācējuši savaldīt. Kokvilna, batists, es te esmu pastaigājis, es īsti tādu neko neatradu veikalos, ar kur, teiksim, es varētu pati tā kā, sašūt, jo tad zīdu dabīgo man noteikti, mans rokas ir par greizām, lai es viņu spētu savaldīt un uzšūt.
Nu, lūk, jā. Tad es tagad esmu pieķērusies klāt šai kleitai. Nu, praktiski tas ir viss, ko es šodien uz 23. maiju varu pastāstīt. Jā, nu tagad es bišķiņ, kā teikt, atvilkšu elpu, paskatīšos, ko tu pa māju var sadarīt vēl, un tad došos baudīt muzeja nakts. Programma ir izstrādāta. Es ceru, ka jūs arī pabūsiet, vai tad, kad jūs skatīsieties šo video, tas jau būs par pagātni runājot, pabijāt muzeja naktī un kaut ko jaunu atkal ieraudzījāt, ko muzejnieki mums piedāvā, un ne tikai muzejnieki, kā redziet, Zvaigzne ABC arī par mums muzeja naktī padomā, lai mums ir ko līdz nākošajai muzeja naktī darīt vakaros. Tiekamies nākamais šajā pieslēgumā. Labrīt! Ir 2026. gada 28. maija. Vējains rīts. Arī šodien izskatās laukā puš. Kā es ilustīju, šorīt dzerot kafiju no Liepājas. Liepāja ir palaidusi savu vēju uz Rīgas pusi. Jā, priekšā ir redzama, tātad es atrādu savu gatavo darbu. Lina kleitu, ko es uzsāku adīt 1. janvārī. Kleita ir adīta no 100% lina. Man ir lina dzies, kuru es nopirku. Kaut kur 2 kilogramam man viņa bija. Un tātad tur ir 650 metri uz 100 gramiem. Es šos 650 metrus saliku 2 pavadienos un adīju kleitu. Tā, nepaņēmu tuvāk. Kleitu es adīju pēc Ravelry iegādātā apraksta. Kleitas dizains ir Avelīna. Tā dizaine ir Natālija Peliha. Tālūk. Te no priekšas neviena bilde, diemžēl, nav tāda, viņas izpildījumā nav, kā viņa ir iecerējis to kleitu. Es nesaku, kāpēc tur man šķiet, vismaz te aprakstā viņa nav no priekšas. Es tagad neatceros, vai Ravelry viņa pati tur savās tajās profilā bija ielikusi priekšu. Jo man īsti nav saprotams, kā tai priekšē īsti jāizskatās. Tomēr ir tas apraksts man bišķi ir samulsinājis. Nu, lūk, kleita ir gatava. Es viņu izmazgāju veļas mašīnā. Pabeidzu 25. maijā. Un kleitas gatavā izstrādājuma svars man sanāca 545 grami uz maniem virtuves svariem. Nu, plus mīnus, nezinu, cik viņi man tur precīzi rāda. Kleita ir tāpat kā šai te aprakstā man sanākusi tāpat kā viņai līdz, var teikt, līdz zempotītēm. Tā kā tā. Es šo kleitu atdot, ik pa laikam viņu samitrināju, kad nodīju to vienu posmu, tad es viņu samitrināju, es viņu ieliku bikšu pakaramā aiz augšējās maliņas, viņi man tur kādu laiciņu pakarājās zem savu svāra jau esošā, un tā palēnām uz augšu virzoties, es viņu kāds 2 vai 3 reizes tādu manipulācijas darīju. Jo tomēr liņš, un viņš, tas paraudziņš, jā, ir viens, ka tu uzvedi, bet zem tā sava svara, ja viņam ir vairāk kā puskilograms viņa gatavais izstrādājums sanāk, tad, protams, un lina īpašības viņas, kā teikt, stiepjas uz leju, un lai man nevilktos pa zemi, jo pēc tam kaut kur ārdīt un atkal pārdīt, jā, kaut kā baigi negribās. Līdz ar to tad tādā procesā es adīju, un bija mēnesis, kad es, piemēram, tai kleitai vispār nepieliku, laikam faktiski kaut kādi 2 mēneši no tā janvāra skaitot līdz tam 25. maijam var izņemt ārā. Es nenoadīju nevienu valdziņu tieši šī iemesla pēc, ka tā man tā kleita karājās, lai viņa stieptos zem tā sava svara.
Tāda, nu tā, es nezinu, cik tas pareizi, gudri, bet kaut kur palasot un paklausoties, kā adītājām ir sanācis ar šāda materiālām adījumiem, jā, kad, nu, aiziet no rīta ārā. Tev ir viens dekoltē izmērs, ja, un tu jau dienas vidū jau nezini, ko darīt, ko nedarīt, tāpēc, ka kleita ir nostiepusies vai velks pa zemi, vai dekoltē jau ir ne tajā vietā, kur paredzēts sākotnēji, un tā tālāk. Un nevisai piedienīgi vairs izskatās. Pēc uzadīšanas kleitu es ieliku veļas mašīnā, un viņa man tagad tur man bija pilna veļas mašīna ar tiem linu pulkām, un pēc tam sanāca veļas mašīnā ielikt tumšās drēbes, kur starpā bija trikotāžu krekliņš, kurš to, es it kā izslaucīju to veļas mašīnu, jo es redzēju, ka tai veļas mašīnā ir tās kaut kāda pilns ar tiem gružiem no šitā adījuma, jā, bet vienalga kaut kur, nu tomēr laikam kaut kur iekšpusē, kur es netiku klāt iztīrīt, tad tas trikotāžu krekliņš bija uzlasījis visus tos gružus no šī adījuma, kas bija palikuši tās pūks, un viņš tagad, es nezinu, viņš laikam vairs nav atmazgājams. Jā, un te ir tādi savēlumi, bet viņi ir, es viņus speciāli nenovācu visus, viņi ir novācami, man ir tāds uzparikti, ar kurus viņus tā var viegli novākt, tā kā es vienkārši gribēju parādīt, ja, kad es ieliku tur parastātai veļas mazgātavās režīmā, kas tur tāds universālais ir. Un uz 1200, man ir 1600, bet uz tik daudz apgriezieniem es tomēr neliku, jo tas, tā kā žāvēt, grib žāvētājā, es viņu neliku žāvēt, protams, bet krāsa bišķi pārraida ne tāda, viņa tāda košāka ir, viņa nav tik blāva. Tad es viņu, vienkārši te vajag nobraukt nost tos visus gruzīšus, jau te pamēģināju, es vienkārši atstāju, lai parādītu, kā man ir sanācis pēc mazgāšanas veļas mašīnā. Tas izsitusies, ir kaut kāda pūka, nezinu, kaut kāda tāda bumbulīši tas saveidojušies ir, bet viņi nāk viegli nost. Tā kā man viņas tikai ir, kad teikt, ir jānovāc. Tā, nu te baigi grūti, man ir, es te mēģināju arī te filmēt, bet man arī ir to kameru, man te nav kas palīdz, lai es te parādītu visu savā augumā, to kleitu, tur tā baigi grūti man ir. Un kaut kāds tieciņš nostiprinātais iznāca uz labo pusi. Kur viņš te tagad? Nu jā, es jau tā arī zināju, ka viņš var iznākt. Jā, pastum viņš būs uz citu pusi. Tālāk tas nostiprinājums, te bija pavadiens pielikts klāt. Labi, ievilkšu viņu pēc tam. Tā, nu tāda viņa ir līdz zemē, kā jau es teicu, es nenomērīga. Nu, tas nav būtiski, jā, visā augumā, kā teikt, viņa ir. Bet kas man ir, man būs tomēr, kā teikt, jāpiestrādā, jo, kā teikt, liņš ir liņš. Tā kā es viņu biju tikko uzadījusi, vēl nebija mazgājusi, tad tāda lieta man nebija. Tad jau es uzreiz būtu to izdarījusi, pāradījusi, bet tagad pēc mazgāšanas bet es it kā baigi, nu jā, laikam es tā esmu kaut kur, lai šito, es jau gādīju, man likās, ka, man bija tāda, kā teikt, kaut kur tā zemapziņā man strādāja, kad vajadzēja ņemt to raikordu, te apadīto rokriņus un kakla izgriezumu, ka vajadzēja ņemt mazāku izmēru adats. Man tā viena kaut kā iekšējā balss man to teica, bet es tā spītīgi turpināju adīt ar to pašu adatu, ar kur es adīju visu izstrādājumu, un neieklausījos savā iekšējā balsī, un man tagad nāksies pāradīt, jo viņš ir tāds, šitā vieta, kad es ielikšu to video, kāds man un viņa arī tagad var redzēt, ka viņa stāv tā. Un viņu vajag bišķiņ tā, lai viņa ir šaurāka, jo šitas te tā karājas, es nezinu, vai arī vēlreiz samitrināt un vēlreiz kaut kā formatēt to kaklu, bet man viņi vienalga, ja es gribu viņu pāradīt ar mazāku izmēru adatām to kaklu izgriezumu, jo es saprotu, ka arī uzvelkot tas liņš, tos savas fizikālās īpašības nostrādās,
linam, un līdz ar to tad vienalga būs tai priekšā tāds vilnis, kas man nepatīk un nav smuki. Tāpēc, nāksies, kā teikt, vienu vakaru man veltīt šim te pasākumam, bet es šobrīd neesmu gatava to darīt, man vajag tam saņemties. Nezinu, kaut kur es izdomāšu, ka man viņu rīt gribas uzvilkt, tad, kā teikt, tai vakarā iepriekšējā, vai 2 vakars iepriekš man būs jāuzvelk, jo būs jāizzārda, jāuzveda, un tad vēl jāizskalo tā vieta, kā teikt, vēlreiz ūdens procedūrā jāieliek, un tad, kā teikt, lai viņu var vilkt. Un viņa arī tagad tā karājas, un viņa tā arī karājas. Nezinu. Tālūk. Tas ir tas izstrādājums, kad saku, kur es biju pat apsteidzu arī, teiksim, savus ieceres, jo man arī tur karavelī, es viņu esmu tā kā arī tur tais projektos savos ielikusi, kad man finišs viņam būs 30. jūnijā. Es viņu par mēnesi un cik tām 1 nedēļu sanāk, esmu apsteigusi savus ieceres. Tā kā es esmu nofinišējis, man tikai tagad vajadzētu kaut kā izdomāt, nofotografēt, lai es varu ravelī ielikt, lai arī dizainera autore arī var redzēt šo te manu gatavo izstrādājumu, kad nav daudz tur, vismaz tur ravelī nav daudz ielikuši dāmas, kad viņas būtu tur adījuši šo te kleitiņu. Nav ļoti daudz, bet man patīk, kā viņi ir sanākusi uz augumu. Tur, protams, tai blīvumā es neierakstījos, jo tur ir es tagad aizmirsus, tur ir cits tas blīvums viņai, kur tagad man te tas sākums būs, kā te viņai bija, viņai tur bija, viņai 22 valdziņi, 10 centimetros, man bija citi, bet kuri mani pieraksti, tagad es vairs neatradīšu, kurus esmu savus pierakstus likusi. Kurā blociņā šito kleitu es uzzīmēju. Man tik daudz to blociņu ir, ka es jau pat vairs nezinu, ko es rakstu. Tā, ja man šitajā būs, tad es pateikšu, ja ne, tad es nemeklēšu. Tā, ko tas ir kokvilna, tas ir cits. Jā, es nezinu, kurā brūtnīcā es esmu ierakstījusi. Te nav. Tad es nezinu, varbūt citā kaut kur man ir. Man sanāca, ka tas pēc mana izmēra, kas ir, tad man būtu ļoti liela tā kleita. Un es izvēlējos pēc tā, tas valdziņu skaits, kas man sanāk pēc mana blīvuma, 10 centimetros, man atbilda tam vismazākajam viņas izmēram, un es adīju pēc viņa. Un viņš ir brīvs pietiekami, nav nekur neko neizrāda man to, ko es negribu nevienam rādīt. Un viņi tādi ir ne pa platu, ne pa šauri, ļoti normāls man viss tas sanāca brīvums un kritums linam. Tā kā varbūt arī nesāšanas procesā uz ķermeņa siltumu ietekmē. Es viņu tā nesāju, man vēl vajag apakšklēt nopirkt, lai es viņu varētu sākt nesāt, kurus man nav vēl. Tad, kā teikt, lints viņš var, kā teikt, nostrādāt jau savu dzīvi dzīvot un var bišķiņa, kā teikt, palikt brīvāks varbūt. Un tāpēc es arī baidos par to kaklu izgriezumu, kad man vajag viņu ar mazākām adatām tomēr apadīt, jo es to zināju, bet es tā spītīgi adīju, lūk, tāpēc es tā, man viss ir tā sanāca pa baigi foršo, tikai tas kakla izgriezums, bet tur es pat vainīga esmu, kad neieklausījos sevī. Tā, un turpinu ar gatavo darbu atrādīšanu. Jau iepriekš anoncētais gatavais darbiņš mans džemperis. Kā vienmēr šo te zaļo krāsu galīgi nevar nepāraida pareizi kamera, un man te kurā dienā te Instagram lentē bija video, kur ierakstīja viena no mūsu internetu veikala īpašniecēm, viņa tieši arī mohēru zaļu džemperīti prezentēja un stāstīja tajā video, kad nav iespējams nofilmēt krāsu pareizi, ir visādām kamerām ir izmēģināts, un man ir viena kamera, un es arī, kā teikt, visdrīzāk neko pat nemēģināšu, jo tas nav iespējams, bet viņa ir tāda zaļa, tāda, nevaru noteikt, ka viņa ir smaragd zaļa, tā, un kā viņš šito te, tā. Viņa tuvāk ir te grāmatai.
nu, arī nav tik šitain zaļāks, bet viņa ir drīzāk tuvāk šeit, šai zaļai krāsai, kas te ir grāmatas augšpusē. Bet te, nu, arī nav viši košāka, ja, bet uz šo toni vairāk viņa ir zaļa man. Nu, lūk, šo džemperi es sāku adīt, kad es sāku adīt, es sāku viņu adīt, 2. februārī. Adīju no Lora Piana, pārdevējs tā viņu pozicionē, ka tā ir Lora Piana dzija ražotāja. Te ir 70% kofi un 30% zīds, viņa tāda ķēdītes. Tāda tipa pavediens ir. Tā, tūlīt es pastāstīšu, kas tur vēl viņa, kur viņa man te palika. Tā, tur ir 670 metri uz 100 gramiem. Man šīs dzija bija 650 grami. Un es esmu iztērējusi adīju ar 2,25, 2,75 milimetri adatām. Kleitai es nepastāstīju, kad man adatas bija 3 milimetri adatām es adīju kleitu to līnu, jā. Tā, šo te krāsu tirgotāja mājaslapā ir apsaukta kā viridis. Viņa ir apsaukta, jā. Tā, viņi ir apsaukuši viņu tā, un gatavā izstrādājuma svars ir 305 grami, un es viņu pabeidzu 21. maijā. Nu, lūk, es adīju pēc saviem aprēķiniem reglānu no augšas šādā te rakstā. Tātad uzsāku adīt ar apkaklīt, ar to smalkāko adatu, uztaisīju šādu te tādu te tā kā nostiprinājošo to daļiņu, un tālāk tad adīju. Pieaudzēju sākotnēji katrā otrajā, pareizāk sakot, rindā, gan piedurknei, gan stāvam, bet par cik es negribēju, lai man gribējās, lai tas džempers ir salīdzinoši brīvs, nav pieguļošs, līdz ar to tā reglāna līnija arī sanāk garāka, bet man negribējās, lai piedurknes man ir kaut kādas nesamērīgi platas, man negribējās. Un līdz ar to tad man tas pieaudzējums piedurknēm arī, kā teikt, ir savā atsevišķā ritmā. Es izrēķināju, cik platu es gribu to piedurkni pēc adījuma sava blīvuma, un tad izrēķinot, cik man valdziņi ir vajadzīgi piedurknēm. Tad es arī jau to atlikušo, teiksim, no tās, cik tad man būtu faktiski jāpieaudzē tie valdziņi uz piedurknī atšķirīgi no stāva daļas. Un tad es te, kad jau vairs es to pieaudzējumu, cik tālu es adīju, jā. Es tagad jau neatceros, kurā brīdī es kaut kur pārgāju. Te vēl var redzēt, ka jā, katrā otrajā, bet te jau jā, rekurši no šitās te vietas, nu šādu gabaliņu es adīju katrā otrā. Un arī izrēķinot pēc tās līnijas, cik rindās, tad, ko es tur varu pieaudzēt, tad es atkal sāku, tur jau bija man tur tāda vesela tabuliņa, man bija uzzīmēta, kad es pieaudzēju piedurknēm, un kad es pieaudzēju stāvam, arī stāvam man tur sanāca jau, lai nevis katrā otrā, bet tur arī man bija ritmiņš jau pēc tam pamainījās. Turpināju katrā otrā, bet pēc tam jau tuvojoties finišam arī man bija tas ritms, bija jau ne katrā otrajā. Nu, lūk, viņš, jā, un apakšmala arī ir tāda pati sviķelītī un ar adatu, kā teikt, noslēgums ir. Tas saucamais fabriks vai itāļu noslēgums, jā, un piedurknīt arī tāpatās es nobeidzu te. Noslēgumā, ka beidzu adīt rakstu, uzadīju vienu kreilisko rindu, tādu noslēdzošo, tad man atkal nācās te pieaudzēt, lai arī nav ļoti tuvu piedurknei, tad man gribējās, lai tās piedurknes arī ir tādas brīvas, tomēr vasarā tur kaut kas turās līp klāt, viņš tāds
Tāds brīvs, tas nav galīgi pie dēlns, neapķer dēlni tas adījums. Te neko tāds vairāk nav, ka teikt, nekas tāds nēsāšanas procesā, tad jau redzējis, kā. Man te vajag tikai es neesmu viņu vēl notvaicējusi, slinkums bija vēl gludināmo dēli ārā tagad no rīta, tagad ir cik pus 9 tuvojas, ja man bija slinkums. Tas man ir vienmēr to gludināmo dēli. Lūk, tas ir viss pagaidām. Kamēr žuva mana kleita un tā tālāk, un es jau iepriekš biju anoncējusi, kad es gribu adīt jaku un dziju te rādīju, un ka man nācās piepirkt klāt, un te adīt sāku paraudziņus. Tātad man ir dzija, merino 50% zīda, te ir 700, tūlītās precīzi pateikšu, 730 metru 100 gramiem. Protams, viņi ir tik smalka, un man jau pietiek to smalku visu ziemu pavasarī. Es viņu esmu paredzējis likt 2 pavadienos. Un piepirku klāt mohēru zīda, 70% mohēru, 30% zīda, 1000 metru 100 gramiem. Šādu te. Un es gribu adīt jaku no kā vārna lidoja logā, likās, ka tu ietrieksies. No dāņu dizainers Annes Venzel, viņai kaut kādā 25. laikam gadā iznāca tāds dizains Honey Jacket, tādām kā medus šūniņām, lūk, un tāda pagartā jaka. Un man viņa gribas adīt tādu tik siltu, lai viņa tā kā, kad kā tādu starpsezons tādu jaku nēsāt, nevis zem apģērba, teiksim, vēl kaut ko vilkt virsū, bet viņu tieši kā ārā apģērbu, kad virs viņas es neko vairs nevelku virsū. Man gribās, lai viņa ir tāda stipri silta un necaurpūš. Un es paņēmu tātad 2 šos te pavadienus merino, es te notinu 180 grāmus, jā. Pēc tā apraksta, es neesmu nopirkusi pašu aprakstu, bet tas, kas ir jau tai ravelrītai redzamajā daļā par šo jaku aprakstīts, tur ir rakstīts, ka adīšanas blīvums adot ar 4 adatām 21 valdziņā ir 10 centimetri. To rakstu adot. Es arī tā mēģināju darīt. Es paņēmu, saliku 2 pavadienus, 1 mohēras pavadienu un uzmetu kaut kādu te valdziņu skaitu, un 21 valdziņš, man ir vairāk, tā es to varu paņemt, man 10 centimetri, man ir tā 10 centimetri, tā, ja mēs noliksim šitien te, 10 centimetri, tā. Viens raksta apvarts ir 6 valdziņu, 6, 18, 24 jau ir, tas ir 24, 31 valdziņš sanāk. Tas ir par 10 valdziņiem vairāk. Tas, protams, man nedara. Un arī tas ir viens, un otrs, viņa nebūs man tik silta, tik necaurpūtīga, jā, kā man vajadzētu, jā, lai es arī, teiksim, bez maz kā mēteļu vietā es viņu varētu nēsāt, jā, virsiekas vietā kādu laiku, jā. Tad es izdomāju, ka likšu to mohēru, vispār sākotnējā iecere, kad es vēl meklēju dzīvu klāt, ko piepirkt, man bija, kad es nopērku vēl pie mohēras, nopērku mohēru un vēl klāt vienu pavadienu kašmira kaut kādu 1000, 1500, kaut kur tādās robežās arī vienu pavadienu tādu dzīs.
Bet es domāju, labi, nopirkšu no sākuma mohēru, par cik to vienalga man būs jāpērk 100 punkti klāt. Un tad, nu, ja man kaut kas nepatiks, tad es domāšu par to kašmīru. Vakarā es jau arī uzadīju un domāju, ka nevajag laikam to man kašmīru. Bet nakti pārguļot un turot šos te jau paraudziņus rokā, es sapratu, ka laikam man tomēr jāatgriež pie sākotnējās ieceres ir, kad ar 2, un tad es saliku paraudziņu, paņēmu 2 pavadienus mohēra arī. Sāku adīt to pašu 4 mm adatām, neko daudz es te neuzadīju, un es sapratu, ka tas man nederēs. Jā, viņš ir tāds blīvs, bet es neesmu vēl mazgājis nevienu no paraudziņiem. Bet, nu, noteikti mazgāšanas procesā viņš tai mohērai nebūs, kur smuki iekārtoties, un viņa var savelties, un tādu saveltu efektu es negribu. Es paņēmu 5 mm adats, un šeit arī blīvums man arī ir vairāk kā 10 pie 21 valdziņš tajā blīvumā. Es arī baigi neierakstos. Tur arī tā, liksim te arī ir, te ir 6, 12, 18, 24 gandrīz, jā, nu arī 2 valdziņi, ja, bet uz to visu lielo jaku, tie 2 valdziņi, jā, tur var savākties kopā, tā kā tā. Tad es paņēmu 5 mm adats, bet man kas vēl arī man šitās šūniņas pēc izmēra ļoti patīk. Nu, tās pirmās arī pēc izmēra. Šitās ir tāds lielāks, protams, arī. Viņas vairs nav tik smukas. Nē, nu, var, protams, bet ne tik ļoti man viņas vairs patīk lieluma ziņā. Te arī tā, ja mēs tā skatāmies, nu, es jau neesmu apmazgājusi. Tad te ir par kaut kādu 1 valdziņu, ir viņš lielāks. Te sanāk 22 valdziņi. Nu, arī uz kopējā jaks viņa tāda paplata, brīva, viņai ir diezgan, viņa arī tur var sanākt arī īsti ne tāds tas blīvums man var sanākt tajā aprakstā. Un tie 2 mohērs, jā, nu man jebkurā gadījumā tad ir jāpiepērk vēl mohēra, bet es tomēr kaut kur sliecos domāt, nu jāiet arī ar šiem te klātienē jāmeklē, tad tas kašmirs ir. Vai nu jāpērk ir vēl viena, tad vēl man ir doma, ja es palieku pie 2 mohērs, tad vēl varētu, kā es samazināt, tātad 4,5 sadīt, tas ir pat daudz, 4,75, bet es domāju, ka varbūt tās, ka tā pūka, tas viss, tas mohēri pietiek arī ar 1, un ja es piepērku, te vienkārši ir tik daudz tā mohēra, ka viņai te varbūt nebūs arī, kur es jau adītu ar 4,75, ka viņai vienalga var nepietikt vieta, kur izplesties, piepildīt tos blīvumus, caurumiņus, jā. Un līdz ar to, gan laikam tomēr kašmirs jāmeklē ir, ka tam būtu vienkāršāk tā vietu atrast, kur iegulties. Un tad man tāda jauna paraudziņa adīt. 4,75 adats man tāds nav, tāpēc es tādu paraudziņu nevaru uzadīt. Šobrīd vismaz es nezinu, ko darīt. Tāda esmu samulsus. Nu labi, iešu mazgāšu tos paraudziņus, tad redzēs, kādu viņi pēc mazgāšanas man paliks. Vēl jānomēra viss ir, un tad tā. Nu, un tad kaut ko tomēr jau adīt vajag. Izšūs es neesmu šajās 2 pēdējās nedēļās nevienu krustiņu, un iesāku mazo formu zeķītes no Novitas 7 brāļiem. Tā, kas tad te ir? Te ir tā, 100 gramos 200 metri, 80% vilna, 20% poliemīts, tā. Zeķis iesaka adīt ar 3,5 mm adatām. Tā lūk. Tā. Heritage Collection. Tā lūk. Tāda smuka krāsa, tīri precīzi pārraidās laikam. Nē, vispār nav bišķiņa.
bišķiņi tāda košāka viņi ir. Nu tālūk, parastas zeķītes, neregulāra, es adu ar 3,5 mm adatām, jā. Neregulārs sviķelīts, 3 labiski, 1 kreiliski, un adīšu visas zeķes garumā tādu papēdi. Tagad vēl neesmu līdz galam izdomājis, kādus adīšu. Tālūk, kādu abas divas uzreiz. Tā pamēģinu pirmo reizi tādu metodu izmēģinu. Nu jā, nu labi. Domāšu, ko es to savu topošo jaku, vēl arī apraksts jānopērk, tā kā jāiet uz veikalu, jāmeklē mahēri ir, bet tas jau būs jau jūnijā, tad jau es tur laikam pastāstīšu jūnija 1. dienas grāmatā, kā man to jaku tur tālāk būs. Visdrīzāk, ka šajā dienas grāmatā, maijā 2. dienas grāmatā es vairs par to jaku neko nevarēšu pastāstīt. Man arī nesanāks teorētiski laika. Nekur aiziet, lai piemeklētu kaut ko. Es te klātien online apskatījos, bet, nu, tā ekrānā ir grūti saprast, jo, piemēram, arī pēc šitā numura veikalā, kad es iemetu, kurā veikalā es te pirku viņu, tā krāsa pēc šī numura rāda ekrāns man pavisam citu palēko. Pavisam es uz viņu neskatītos. Ja man būtu jāpērk šai dzijai klāt cauri internetu veikalu, es viņu klātienes veikalā nopirku, tad es šam te numuram, kas ir viņiem internetā bilde, es viņam ietu garām, jo man galīgi viņš tāds zilu rāda tur vairāk, nevis pelēku. Un es viņu noteikti ietu viņam garām. Nav šī artikula vairs nav viņiem internetu veikalā, vismaz es viņu neatradu, varbūt klātienē, bet internetu veikalā es viņu neredzēju. Tad es nezinu, kā viņš internetu veikalā šitā krāsa, es vairs neatceros, kā viņu rādīs. Šito pirku arī caur internetu veikalu toreiz, bet viņš ļoti labi šitās abas divas sapas. Bet es neatceros, es pat neapskatījos, man šķiet, vai kašmers tur kaut kas bija vai nebija. Nu, bet man nesanāk, ka teicu, aiziet. Nu, lūk, pagaidām viss, tad tiekamies noslēguma laikam jau fragmentā, kad es varbūt kaut ko izšūt, paspējuši vēl atlikušajās maija dienās, un varbūt dimantu mozaiku palikšu. Par grāmatām pastāstīšu. Kāds 5 minūšu pieslēgums nobeigumā vēl būs. Tiekamies vēlāk. Labrīt! Ir 31. maijs. Pulkstens bišķi pāri 9. Jā. Tad apmākusies diena, izskatās, ka šodien būs saulīt. Nespīd logā, kad cities cits rīts. Un esmu gatava pavilkt maija darbiem svītru. Nu, šodien varbūt vēl kaut ko padarbošos, bet lai samontētu laikam video, tomēr ir jāieraksta jau šobrīd noslēguma fragmentiņš. Ja es arī šodien kaut ko izdarīšu, tad tas būs, ne ļoti pārāk daudz arī. Ar radījumiem, kā es tur parādīju iepriekšējos pieslēgumos, man ir 2 gatavi darbi maijā. Plecapģērbi un kleita, kuru es iesāku 1. janvārī un bija doma, ka es viņu Dievs dod pabeigtu, teiksim, līdz jūnija beigām, tad es esmu faktiski šo savu apņemšanos izpildījusi ar uzvīs priekš sevis. Man tāda cerība bija, bet tad es arī jūnijā varēšu to kleitu vilkt. Man tikai tas kakla izgriezums tomēr varbūt pat šodien arī tas būs, ko es izdarīšu, pārradīšu to apkaklīti, kakla izgriezumu, to aikordu ar mazākām adatām un jāņem līdz uz veikalu, jāiet, jāpēmēr tas, ko es noskatīju, tur tāda apakškleita. Vai tā derēs vai nē, vai jādomā kāds cits variants tad būs. Lūk, džempers arī, ir gatavs valkāšanai, un tā kā šodien, piemēram, droši vien arī ar viņu varētu, ja es ietu ārā, nezinu, vai šodien došos, tad varētu arī iziet tautās, kā teikt, ar viņu jau. Lūk, izšūšana šajās 2 nedēļās man bija tā diezgan pamaz. Man bija cerība, ka es, kā teikt, izšūšu avantūru, to izšūšanas darbiņu, kas ir kopišūšana, ko organizē Pele Artis zīmols, bet es par cik uzsēdos uz to adīšanu,
Tad, kopš māja sākuma diemžēl viņš jau beidzās nedēļu atpakaļ tā kopišķūšana, un es jau tad biju iekavējusi, un es kaut ko esmu panākusi, bet, ne ļoti. Tātad man bija maija pirmā pusē, man bija šitien te uz leju, tur tādi 4x4, sanāk 4x2, te man ir izšūti tādi rāmīši lociņi, un tad ir šāds te pat augšā gabaliņš vēl, jā, šito es esmu izšūsi, jā, te maija otrajā nedēļā, otrajā pusē. Šeit ir, un tad te apakšā zem šiem te kvadrātiņiem, kas sanāk 1, 2, 4, jā, 4x4 tāds izšuvums ir, un tad iet uz leju, tur ir tāds vienā laidā tāds ziedu doba, teiksim tā. Tā kā es izšuvu šo te fragmentu un šo te tīpaši, ja, tad es domāju jocīgi, kāpēc tāds tukšums jocīgs tur ir atstāts. Un tagad jau, kad ir, es skatījos Instagramā, viņi tur to gala to noformējumu. Nē, tur es tā pieļauju, kaut kādi būs tur tie piešajami elementi, tad šajos te tukšajās vietās tur nāk tādi keramiskie tādi piešajami elementi. Tur gumijas zābaciņš, tur kaut kāda biti, es nezinu, kaut kāda tur itie, es tur neatceros, vienmēr sakot, vai lietusargs bija kaut kas tāds tur ir. Labi, man viņu nav, un viņu laikam, es jau tur arī varbūt jau tie komplekti, viņi tādi ierobežotā daudzumā, viņi iespējams arī ir izpirkti, un atsevišķi viņas laikam tur nevar iegāt. Varbūt es uzrakstītu, varētu pasūtīt, bet es nezinu, vai es to darīšu. Es izdomāšu kaut ko citu, vai ne, es tad uztaisīšu kaut kādu tādu pati tādus izšūšu schēmiņas, ja mans mākslinieckais netalants spēs tikt galā ar šādu lietu, vai arī pastaigāšu, varbūt tās pameklēšu kaut ko, kādu pēc tēmas, kaut kādu tādu veikalos atradīšu kaut ko tur piešūt varētu. Lūk, tā kā tā. Un tad viņš tur tiek, tad kā banners viņš tiek noformēts beigās. Tas ir tas, ko es šo te izšūšu, pēdējās 2 nedēļās, un pēdējā nedēļā es vispār viņam, var teikt, es te svētdienā man šķiet arī pirms 2 nedēļām viņu izšuvu, un tad es vairāk viņam roku neesmu likusi klāt. Un tad, kad es biju pabeigusi savus kleitus, un ko tad par cik es jau biju iekavējis to avantūru, biju pabeigusi savus kleitus un gribēju tā kā kaut ko izšūt, par cik nebiju kaut kādu nedēļu vairāk neko izšūst, tad es nevarēju saprast, ko es gribu. Avantūra bija iekavējis, un domāju, labi, iekavēts ir, un Dievs ar viņu, bet man gribas kaut ko pabeigt, un tik daudz laika, lai es varētu pabeigt, man tomēr nebūtu izšūšanā veltīt. Tad es nolēmu, ka man tā gotiņa Klāra, par cik es viņu gribēju izšūt, tomēr pabeigt maijā, tad es viņu esmu pabeigusi. Lūk, gotiņa Klāra ir tikusi pie pērlītēm, kā man patīk izšūta pērlītēm. Žēl, ka man bija slinkums likt kameru, tad, kad to pērlīšanu nebija, kā izskatījās parādīt. Un es viņas sāku izšūt, pa krāsām. Tur iepakojumā ir 3, katrā iepakojumā ir 3 dažādi krāsas pērlītes. Es sāku te ar baltajām, un tad tur tāds lilīgs, sarkans, un tad otru iepakojumu sāku šūt klāt, kamēr, izšuvu visā darbā to krāsas, kur ir jāizšūt. Baltās bija praktiski gotiņai te, un tā. Un tagad tu sāc izšūt, un ar to katru krāsu, ar to katru pērlīti, kā tas izšuvums mainās, jā, it kā, liekas tāds, jocīgs sižets, kam tev tādu vajag, jā, bet viņš, kaut kā liekas simpātisks. Es nezinu, vai tagad te tā redzams tās pērlītes saulīt būtu, tad vakar, kad es izšūtu, tad saulīt spīdēja, viņas tik ļoti skaisti laistījās. Tagad tas mākslīgais apgaismojums, nezinu, vai tik ļoti smuku parādīs. Un ar katru to krāsu pērlīt, visi šitien tie ziediņi, jā, kas ir, ļoti skaisti, jā. Tie
pliki muli, nē, diedziņi izšūtie viņi, nu, ne pēc kā tā baigi nebija tāds. Te vispār jau neko tā baigi nevarēja saprast, jā, kas tas domāts ir. Bet, ka izšuvās tās pērlītes, tie ziediņi tur izveidojās, jā, te tāds virtenes ziedu, tāds apvīts ap to kaut kādiem vārtiem, vai kas tas varētu būt domāts. Nu, skaisti sanācis ir, jā. Tad man tagad ir ruksīts kaut kad es nezinu, kad es viņu paņemšu, ja, jo man tā aitiņa nav vispār, un es nezinu, vispār jāpajautā man mākslīgam intelektam, lai viņš vispār pameklē. Te oriģinālā, kā teikt, viņš ir diezgan pasen gada izlaidums. Es varēšu atrast, kura gada viņš skaitās. Laikam 14. gada izlaidums viņš ir. Viņš ir dizains. Tā. Nu, lūk, te ir tie, man ir šis ruksis man ir, un aitiņas man te nav tādas, jā. Tā, 2008. gada tas ir dizains, jā. Nē. Jā, 14. gada viņš ir dizains. Es to, ja tā aita nebūs vairs, viņu neražo, viņas man šķiet vispār neražo vairāk, jo veikalos viņas neparādās, es viņas tā baigi neredzu. Man tā ar to ruksi un to govi man baigi paveicās to Klāru. Tad, laikam es internetā esmu atradusi to schēmu, nelegāli, protams, jā, diemžēl, bet, tad man ir jautājums par to perforēto papīru, uz kādu fonu viņš tur ir, uz baltu perforēto papīru. Jā, tad tikai jāmeklē, kur to perforēto, bet tāds pelēks, viņš tur izskatās grūti saprast tādā mazā bildē. Tā materiāli pietika visi man pilnībā, te, kur pērļu pārpalikumi ir. Tā zelta vispār bija 7 gabals tikai vajadzīgs, viņas te vēl vismaz kaut kādiem, 3 darbiem pietiktu. Un diegi arī, es gan tā baigi ekonomiski nešuvu, jo, teiksim, ja man tur palika kaut kāds tāds galiņš, teiksim, beidzot kaut kādu laukumu izšūt un tad pie nākošā laukuma, ja, tad es tur baigi viņu arī neekonomēju, ja, laikam tas zaļais, jā, viņš tāds mazāk te ir palicis, bet man arī tur kaut kas, es viņu tā baigi neekonomēju. Šits vispār ir ļoti daudz palicies, veseli 6 pavadieni, viens vesels, kā teikt, ir palicies vēl, cik viņi tur bija, es neatceros 2. Arī rozā te pietiekam daudz, lilā ir pietiekam daudz palicies, tas te pāvu zaļais ir pietiekam daudz. Tā kā diedziņi ir, nav tā, ka tev jābaidās, ka tev kaut kas var nepietikt. Lai gan es te klausoties cits izšuvējs no pasaules, kas ir jau tev Milhill atkarīgie, kad viņi pēdējā laikā Milhill komplektē tā diezgan ekonomiski. No vienas puses, lai gan cena, protams, viņam nav tāpēc lētāk palikusi. No otras puses, jā, tagad es arī, es jau viņas ārā nemetu, tie dimsī diedziņi, tā kā tur pēc numuriem es viņas tā, kā teikt, savos krājumos ietin iekšā, bet tā jau, kā teikt, par cik es šuju arī schēmas šuju, kur nav nokomplektēta ar diegiem izšuvami, tad, kādreiz nodara kaut kas, jā. Varbūt jau kaut kāds diedziņš. Lūk, un tad, jā, un te pērlis ir. Ko es neizstāstīju, ko es gribēju stāstīt. Te ir oriģinālā, tajā sākotnējā dizainā ir tāda keramiskā poga, jā, un tad ir tāds sarkans rāmīts apkārt, un kā te ir iepakojumam nāca klāt, ka tā poga vairs nav pieejama, jā, un viņi visos dizainos vairs tās keramiskās pogas neizšuj, te kā bija tas sākotnējā iecere, kāda ir bijusi tā izšūšanas vieta šitai vietā, kā ir izšuvies, un kā viņi tagad piedāvā šo vietu izšūt, jā. Te tā schēmā, te tā poga nemaz nav paredzēta jau tai papīra schēmā, viņa tur jau uzreiz ir, kā teikt, bez tās pogas jau, kā teikt, tā vieta viņai ir tālūk jau viņai, kur es te varu parādīt, jā. Te jau kur ir jau, te jau vairs nav tas rāmis, nav, te jau ir tā schēma smuku uzzīmēta tālūk. Tā kā tā. Tā, tas ir, labi, te man viss tad ir, te vairs nav ko daudz stāstīt.
Tā, bišķi esmu vienu vakaru palikusi Dimanta mozaika, bet es tur lielo tagad to rāmti necelšu, un tur tāpat es tā baigi, tur esmu palikusi Dimants, bet, nu, tā meditācija, tā meditācija ar tiem dimantiņiem, jā, viņam mēdz aizraut vienkārši, es te vienu vakaru vai divus vakarus kaut kā esmu bišķiņi palikusi, bet vienkārši fiziski man laika vairs tam nebija vairāk piesaisties, bet es nerādīšu, nevilkšu ārā tagad šeit, nestiepšu to, tā man te galda virsma, jā, viss. Esmu izmazgājusi šos te savus paraudziņus un laikam esmu nostiprinājusi tomēr, kad man jāapskatās ar kašmiri ir. Jā, viņa tāda bieza ar tiem diviem pavadieniem, mohēras ir, bet man tomēr gribas pamēģināt ar to kašmiru arī kā būtu. Izvēlēties. Nu, šis tāds ļoti plāns ir, bet par cik es gribu siltu jaku, tad ar to vienu mohēru un 4 mm adats viņš ir tāds dikti šķidriņš. Jā, tai pūkai ir, kur iekulties un tā, bet nezinu, būs jāaiziet uz veikalu, jāpiemeklē kaut kas klāt tomēr. No kašmīra kaut kāda tā smalkākā, kādu 1 vai 2 pavadienu atkarībā no tā smalkuma, kas tur ir. Es tur vienu atradu, bet jāiet uz vietu. Es nezinu, vai tas veikals vispār klātienē var pie viņa iepirkties klātienē, jāuzraksta viņiem ir. Nu, un grāmatas, nobeigumā grāmatas dzīve, kur aprokam, detektīvs. Teorijā, jā, nu, tad, kad tas noziegums tika, kā teikt, stāstīts un tās puses, tad, nu, teiksim, pēc tās statistikas, jā, kā teikt, vainīgo bērnu visbiežāk cieš no saviem vecākiem vai no ģimenes, jā. Un šai ziņā, teiksim, man tā kā arī, nu, tā statistika nostrādāja, kad būs vainīgs konkrēts ģimenes loceklis, bet bišķi nokļūdījos, tas konkrētais ģimenes loceklis aizstāvēja, ka teikt, tomēr atkal savu ģimenes locekli, jā. Un līdz ar to tad citu ģimenes locekli, un līdz ar to tad, jā. Bet, nu jā, viņš tāds ātri izlasījās, tur 300 lapas, tādi burti, tādi stipri palieli ātri lasījās, jā. Es viņu diezgan raiti izlasīju. Un kā nākošā man izvēle ir kritusi uz Frēdrika Bakmana romānu Vīrs vārdā Uve. Par vīru, kurš, nu tā kā, es nezinu, pēc gadiem, cik ātri Zviedrijā iet pensijā, man šķiet, ka tomēr ne līdz 60 gadiem. Bet, nu, tā kā es saprotu, ka viņam nav vēl 60 gadi, te, ko viņš sāk stāstīt. Nu, un viņš ir palicis viens, sievi ir nomirusi, un tā viss tā viņa dzīve. Tad daudz arī atmiņas tiek aprakstīts par viņu bērnību, tad ar tādu ironiju, viņš tāds īdzīgs vecis tāds ir, tāds pedantisks, kārtībai jābūt, viņš visu piefiksē, visu par kaimiņiem. Tad tur ievācas kaimiņi, jauns pāris, un viņš tur burkšķi, un viņš tur viņam nāk tā kā ar viņu draudzēties, un kaķis ar viņu grib draudzēties. Un vienmēr sakot, nu tāds, tad arī tāda grāmata ir, jā, es jau diezgan tā esmu palasījusi, arī tāds interesants, nu, laba grāmata, tādu skatu uz dzīvi, bišķiņ savādāks, jā, par vientuļu vīru, kas grib darīt visādas lietas, un varbūt arī vairs negrib dzīvot, bet, nu, jā. Bet dzīve tomēr, kā teikt, viss viņu vēlms, kā teikt, doties pie sievas, beidzas ar to, kad ar neveiksmēm, un tas jau bišķiņ tā kā komēdija jau sāk palikt. Bet tad es, nu, pilnīgi kad lasu tā vizualizēju, tas ļoti simpātiski, tas viss izskatās. Ar smaidu brīžam to visu tur lasu, un tā, jā. Tā kā, tas ir tas. Nu, tas ir bijis mans maijs, kurš ir tik strauji pagājis tāpat kā visi iepriekšējie mēneši, kaut kā nezinu, kur tā dzīve skrien. Un vasara straujiem soļiem ir pienākusi. Nu, laiks gan tāds vēl nav baigais vasarīgs mums šobrīd, tā kā sola gan, bet ir kā ir.
ko es varu teikt? Paldies, ka esat noskatījušies līdz galam. Paldies par ikvienu reakciju un tiekamies jūnijā. Lai jums veicas!